Labrīt, vēl labdien, esiet sveicināti cienījumās dāmas un godātie kungi. Šie 3 dažādie sveicieni attiecas uz jums atkarībā no tā, vai jūs pa nakti turpinājāt mācīties, vai arī pēdējo reizi, tā teikt, pie grāmatas vai pie jebkā cita, kas vairo mūsu domāšanas izglītības kultūru esat atstājuši un pametuši pirms 20 gadiem vai drusku mazāk. Mani sauc Haralds Burkovskis, man ir prieks sveikt visus šeit klātesošos Kalpaka bulvārī, Latvijas Universitātes bibliotēkas ēkā, gan arī ikvienu, kas mums pievienojas projekta Apple Facebook kontā vai arī vēro mūsu Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook konta tiešraidē. Jāsaka, gan klātesošiem, gan neklātien esošiem šīs dienas konferences laikā, turpmāko 3 stundu laikā būs iespēja uzdot arī savus jautājumus, izteikt savu viedokli vai komentāru, bet ļaujiet man sākt ar tādu mazu ekskursiņu. Pirms gadiem 6 vai 7 Latvijas Universitātes profesori Zanda Rubene lekcijā, kas bija veltīta paudžu atšķirībām, kas jāsaka arī ir viens no manis veidoto iedvesmas lekciju tematiem, atgādināja tādu svarīgu lietu, ka mūsdienās bērni vairs nespēlējas smilškastē. Un tur ir prozaisks iemesls, jo smilškastē nav bezvadu interneta. Un, lai cik tā būtu tiešām mūsdienīga patiesība, ļaujiet man šo konferences ievadā izmantot kā tādu zinām alegoriju. Ja bērni ir nākotne, tad jāsaka, mēs esam šī smilškaste, un mums šis bezvadu internets, jeb šo nākotnes prasmes un kompetences un tehnoloģiju izvirzīto izaicinājumu atbildes, ir ārkārtīgi nepieciešams, jo pretējā gadījumā nākotne ar mums nekad nespēlēsies. Un jāsaka, smilškaste tehnoloģiju izaicinājumu laikmetā, jāsaka, ir bieži pieminēts kā tāds eksperimentāls lauks, tāpēc ļaujiet man visu pirms īsi atklāt to, kas attiec uz mūsu šīs dienas pasākumu. Konference 2 daļās. Katrā no tām mēs visu pirms uzklausīsim mūsu ekspertu pārdomas un prezentācijas attiecībā uz 2 tematiem. Pirmā daļa būs veltīta domāšanai, respektīvi mūža izglītībai, kā domāšanas kultūrai, kā filozofijai un kā konceptam, kā mulsinošs atgādinājums par to, ka skola sen vairs nebeidz 12. klasē vai pēc 4. un 5. kursa vai pēc pabeigtas maģistrantūras vai doktorantūras studijām. Tātad visu pirms lielās atbildes uz jautājumu, kāpēc, kur mēs, protams, ar mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem mēģināsim turpināt šeit panelī, kur arī man būs tas gods būt klāt. Pēc tam būs pusstundu gara divpusēja pauze kafijai un tīklošanās vajadzībām. Tās laikā tiešraide tiks pārtraukta. Un mūsu konferences otrā daļa būs veltīta atbildē uz jautājumu, kā mācīties, kā iekļauties šajā mūža izglītības procesā, kāda ekosistēma tiek veidota, ko saka darba devēji un kāda ir viņu loma, un galu galā arī pašu cilvēku atbildes uz jautājumiem, kāpēc tas būtu nepieciešams. Bet bez mana ekskursa šis ir tas brīdis, kad es vēlos dot vārdu Ingum Zitmanim, kurš ir Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktors, un kurš ar mani dala šo skatuvi, sakot zināmas atklāšanas vārdus. Mikrofons laikam ir jāieslēdz. Ir ieslēgts. Rein, lūdzu. Labdiena, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Es no sirds sveicu jūs Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus Plus programmas projekta EPALE Nacionāla atbalsta dienests konferencē Mūža izglītība atslēga rītdienas prasmēm. Dzīvojam mēs tādā laikā, kad pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk. Visdrīzāk to teica mana vecmāmiņa par saviem laikiem, un viņas vecmāmiņa arī pirms tam. Bet tas ir fakts, tehnoloģijas attīstās mūsdienās strauji, darba tirgus pārveidojās, un sabiedrības vajadzības mainās ļoti strauji. Un šādos apstākļos dalība izglītībā, mūža izglītībā vairs nav izvēle, kā tas varbūt bija manas piesauktās vecmāmiņas laikos, bet tā ir nepieciešamība. Tā faktiski ir atslēga mūsu noturībai, spējai augt un attīstīties. Un viss sākas ar attieksmi, ar vēlmi saglabāt zinātkāri, būt atvērtiem, drosmīgiem pārmaiņu priekšā. Dalība mūža izglītībā iet roku rokā ar spēju atlaist veco, lai apgūtu jauno. Tas prasa elastību, kad pasaule mainās, un drosmi, kad ir jāatzīst, ka mēs nekad nezināsim visu, bet mums vienmēr ir iespēja iemācīties vēl. Vakar, šodien un arī rīt visā Eiropā un arī šeit Latvijā mēs pievēršam uzmanību
mūžizglītības, es teiktu, sirdī, pieaugušo izglītībai. Mēs vērtējam, kā tā ir bijusi līdz šim, kā tā tiek īstenot šodien un kāda tā būs nākotnē rītdien. Un, protams, ņemot vērā jau piesaukto tehnoloģiju attīstību un mainīgos dažādos pasaules izaicinājumus. Ne tikai tos, kas ietekmē darba tirgu. Runāsim par to, kā noteikt rītdienas prasmes un kā mēs pieaugušie varam mācīties tā, lai zināšanas kļūtu par rīcību. Jo, lai cik jaudīgs būtu tehnoloģijas, lai cik gudrs paliek mākslīgais intelekts, tikai mums cilvēkiem piemīt tas, ko nevar aizstāt ar tehnoloģijām. Un tā ir vēlme mācīties, empātija, radošums, sadarbība un līderība. Tieši šīs kvalitātes mums dos tās priekšrocības, kas mums vajadzīgas ir nākotnes darba tirgū. Mums ir jāsaprot, ka ieguldot cilvēkos, mēs faktiski ieguldam īstenībā valsts nākotnē. Mūžizglītība ir atslēga rītdienas prasmēm, bet pieaugušo izglītību, kā neatņemama mūžizglītības sastāvdaļa, ir tilts starp šodienas iespējām un rītdienas izaicinājumiem. Tā palīdz mums nevis baidīties no pārmaiņām, bet faktiski veidot tās pašiem. Un tāpēc es aicinu ikvienu klātesošo un tiešraidē esošo šodien klusām padomāt pie sevis. Pašam par sevi, kāda tad ir mana mācīšanās filozofija, kā es varu to stiprināt savā ikdienā, darbā, uzņēmumā, kopienā un sabiedrībā kopumā. Un lai šī diena mums visiem ir produktīva, sniedz iedvesmu, gan mācīties pašiem, gan arī iesaistīt citus mācībās, augt un sadarboties. Novēlu visiem vērtīgas diskusijas, tādas diskusijas, kas palīdz mums atklāt idejas, un tādas idejas, kuras mēs varam aiznest līdzi uz savu darbu vietu, lai mums visiem izdodās pēc tam nokļūt tuvāk tām rītdienas prasmēm, kas mums ir vajadzīgas. Paldies! Paldies, Ingu! Paldies! Es pārņemšu stafeti, te pie kanceles. Ingus pieminētā vecmāmiņas kultūras laikmeta iezīme man šķiet salauza ar tehnoloģiju pasaulē pazīstamo Mūra likumu, vai ne, kas jau savulaik lika dubultot procesoru skaitu reizi pusgadā, tā teikt, ģeometriskā progresijā. Savukārt attiecībā uz to paradigmu vai domāšanas maiņu, man liekas, viens zviedru futurologs Stefans Hitfors šo pašu Mūra likumu ir pārvērts teicienā: pārmaiņas vairs nekad nebūs tik lēnas kā šobrīd, kas patiesībā atspoguļo tieši to pašu eksponenciālo pieaugumu līkmi. Un, lai cik lielā mērā ir cilvēki, kurus es pazīstu un kuri ir gājuši skolā un kuri kaut kādā veidā ir domājuši par to, ka tad, kad es pabeigšu, es beidzot sākšu dzīvot, šis ir tas laikmets, kad nāksies visu laiku taujāt, ļaujiet man beidzot mācīties. Bet atbildot uz jautājumu par pieaugušo profesionālo pilnveidu, es vēlos dot vārdu pedagoģijas zinātņu doktorai Guntai Siliņai Jasikevičai, kura ir Latvijas Universitātes asociētā profesora. Un viņas pārziņā būs ieskats valsts pētījuma programmas Izglītība pētījumu rezultātos. Gunta, es aicinu jūs ieņemt savu vietu uz skatuves. Šeit klātsoši aplaudē. Paldies! Jā. Tā. Klikšķināmies šeit. Klikšķināmies šeit. Labdien, klātesošie! Patiešām priecājos, ka jums ir interese par šī valsts pētījuma programmas Izglītība rezultātiem. Uzreiz ziņošu, ka mēs esam šī pētījuma vidusposmā, ir pagājis pusotrs gads, ir izdarīts tiešām ļoti, ļoti daudz, un jā, tad par visu pēc kārtas. Lūkošu pastāstīt arī varbūt tieši tā šīs konferences kontekstā arī tos mūsu atklājumus, un dažos vārdos tātad tiek īstenots pētījums, kura centrā ir pieaugušo profesionālā pilnveide, un galā mēs esam iecerējuši izstrādāt instrumentus arī, kas noderēs profesionālās pilnveides ietekmes uz praksi novērtēšanai Latvijā, un šo pētījumu īsteno 3 augstākās izglītības iestādes. Latvijas Universitāte ir vadošais partneris sadarbībā ar Ventspils augstskolu un RTU Liepājas akadēmiju. Un tad, kas ir izdarīts? Līdz šim brīdim tad mēs esam veikuši tādu pamatīgu pieaugušo profesionālās kompetences pilnveides konceptu analīzi un apskatījuši uz kādām teorijām. Šobrīd tas tiek balstīts pasaulē un arī kāda ir labā prakse.
Esam veikuši arī situācijas tādu pamatīgu izvērtējumu Latvijā, īstenojot vairākas fokus grupu diskusijas un arī veicot tādu diezgan reprezentatīvu aptauju Latvijas iedzīvotāju aptauju. Un pašlaik ir būtībā ļoti atbildīgs posms mūsu pētījumā. Mēs izstrādājam ietvaru un esam paredzējuši arī konsultēties ar jomas pārstāvjiem dažādu līmeņu, lai tad galu galā šis ietvers arī būtu tāds, kuram piekrīt sabiedrība un kas tiešām veicina pārmaiņas. Dažos vārdos par efektīvas profesionālās pilnveides raksturojumu, jo galu galā teorija baro praksi un praksi baro teoriju. Tātad, lai mēs varētu šādu ietvaru izveidot un arī risinājumus rast, tad būtībā bija ļoti svarīgi saprast, kas tad tiek saprasts ar šo efektīvo profesionālo pilnveidi. Un var teikt tā, ka izanalizējot ļoti apjomīgu skaitu metaanalīzes un sistēmiskās dažādus pārskatus, kas aptvēra apmēram 3000 dažādus pētījumus pasaulē, mēs secinājām, ka tiek runāts par šo profesionālās pilnveides plānošanu un dizainu, jo daudz pētījumu tam ir veltīti. Tad tiek runāts par šo īstenošanas kvalitāti, jeb procesu, un arī par ietekmi, kādā veidā šo ietekmi mērīt, kādā veidā šo ietekmi novērtēt, kādi instrumenti strādā labāk, sliktāk un tam līdzīgi. Būtībā šis viss ir domājot par šo efektivitāti, šo pieaugušo profesionālās pilnveides arī ilgtspēju. Un, ja mēs skatāmies individu kontekstā, tad bieži šajos pētījumos parādās tādas tēzes kā mācīšanās prieks, arī tāda izpratne par savām mācīšanās vajadzībām, arī izpratne par savu devumu organizācijā un tādā plašākā kontekstā, ne tikai tādā savā tajā privātajā līmenī. Un arī parādās bieži šie jautājumi par labbūtību, jo galu galā mums jau ir interese pārnest uz praksi apgūto ne tikai, lai organizācija un uzņēmums kaut ko iegūtu, bet arī, lai mēs paši labāk justos, un galu galā arī šī atgriezeniskā saite un atsaucība no cilvēkiem, kas novērtē mūsu pūliņus, arī ir ļoti, ļoti būtiska. Šeit arī var redzēt dažus tādus arī iespējams pazīstamus uzvārdus, kā Gaskijs, Dezimone, Dārlinga Hamada un Kirkpatriks, kuri, protams, komentārus neprastās, ir tās svarīgākās, tādas pazīstamākās teorijas, uz ko balstās arī profesionālā pilnveida pieaugšo teorija. Tālāk ļoti interesanti bija pētīt arī pasaules labo praksi. Mēs veicām gan anketēšanu, gan arī tādas strukturētas intervijas ar cilvēkiem, lai iegūtu informāciju, un arī gadījumu analīzi veicām. Un šeit jūs varat redzēt arī tās valstis, kuru pieredzi mēs apkopojām. Būtībā ideja ir tāda, ka skaidrs, ka tā labā prakse, vismaz tajā mūsu gadījumā un vispār arī teorijā, bieži saistīta ar pedagogu, kā pieaugušo profesionālo pilnveidi, un līdz ar to tie gadījumi arī vairāk nāk no šīs nozares. Un tad, kā atzīt labā praksa, ir šīs intensīvās nedēļas, arī vasaras skolas, arī dažādi darbības pētījumi, arī tāda cikliska tālāka izglītība, kur tiek dota pieaugušajiem tā iespēja ne tikai mācīties, bet arī aiznest, pamēģināt praksē šo apgūto, tad atgriezties atkal mācībās, reflektēt par paveikto un tādā veidā ieraudzīt, kā varbūt kursos vai programmās izskanējusi informācija patiešām praksē strādā. Un, protams, ļoti interesanti mēs atklājām arī tādu ļoti efektīvu pieaugušo profesionālās pilnveides formu kā mikromācīšanās, un par to es arī burtiski 2 teikumos vēlāk pastāstīšu. Atzītas metode šajās labajās praksēs bija daudzveidīga refleksija, pašrefleksija, kritiska refleksija par savu pieredzi, par savu īstenoto praksi un tiem uzlabojumiem, kas ir nepieciešami. Arī dažādas tādas situatīva mācīšanās, arī tāda problēma risināšana, modelēšana, situācija un tā tālāk. Un, kāpēc labā prakse? Tā ir prakse, kuru var uzreiz redzēt pielietojam praksē, tātad tūlītē izmantošana bija novērojama, un arī labā prakse viennozīmīgi saistījās arī ar to, ka pieaugušie saņem atbalstu no vadības, no organizācijas uzņēmuma šo pārmaiņu īstenošanā. Tālāk, kā jau minēju, labā prakse, patiesībā par labo praksi arī mēs sagatavojuši esam publikāciju zinātnisku, kur arī noteikti iesaku lasīt, bet tas viens labās prakses piemērs, kas nāk no Singapūras, parādīja to, ka mācīties arī var ļoti, ļoti tādos īsos mazos ciklos, vai, kuros tiek burtiski atrasts laiks 5 līdz 10 vai 15 minūtes darba procesā, kur tiek doti šiem pieaugušajiem tādas idejas, praktiskie risinājumi, kurus viņi uzreiz var pārbaudīt praksē. Un tas, patiesībā ļoti, ļoti labi strādā, un varbūt arī par šo praksi ir vērts padomāt Latvijā.
Tad te jūs varat redzēt arī mūsu sagatavoto publikāciju par šo labo praksi pasaulē, gan arī kāds varbūt praktiķis un noteikti atradīs ko vērtīgu. Tālāk mūsu pētījumā mēs analizējam arī dažādus profesionālās pilnveides pārneses mērīšanas instrumentus. Jāsaka tā, ka apskatījām dažādus publikācijas, lielākoties, protams, šie instrumenti bija saistīti ar izglītības nozari, bet bija arī veselības aprūpes nozarē vairāki. Tātad kopā izanalizējam 68 gadījumus. Un citi starpā tie bija gan instrumenti, ar to saprotot anketēšanu vai kaut kādus tur testa veidā, vai tādus kontroli jautājumus, ar kuriem var strādāt pieaugušie, gan arī metodoloģijas, kas nozīmē, tie ir tādi izstrādāti teorētiski ietvari vai modeļi, kas apraksta, kā tad tai profesionālajai pilnveidei ir jābūt un kā tad to var beigās izmērīt. Nu, un daudz bija privātajā, publiskajā sektorā izmantojami, un būtībā pēc tā ietekmes tie bija gan tādi, kurus var izmantot indivīds, vērtējot savu profesionālo pilnveidi un pārnesi uz praksi, gan arī, ko var izmantot programmas veidotāji, programmas līmenī vērtējot šo ietekmi, organizācijas līmenī, pašvaldības un valsts līmenī. Bieži vien šajos 68 izanalizētajos gadījumos dominēja šie 3 instrumenti, tad ārkārtīgi bieži izmantot. Tas pirmais ir veidots izmantojot tādu 16 faktoru novērtēšanas tādu skalu un balstīts ir uz Hola modeli cilvēku resursu attīstības, pētniecības un novērtēšanas. Un būtībā vismaz 17 valstīs tad šis instruments tad arī tiek plaši pielietots un protams, adaptējot to konkrētās valsts kontekstam. Tad otrs ir veidots pēc Kirkpatrika arī modeļa, un būtībā šo otro instrumentu vairāk lieto pedagoģijā, tieši izglītības novērtēšanai, programmu un arī individu sniegumu novērtēšanai, un tas tiek arī atzīts kā diezgan uzticams šis instruments. Un tas pēdējais savukārt ir alternatīvs šim Kirkpatrika modelim, kas ir labs šajā trešajā, tas ir ārkārtīgi tāds, kā lai saka, īs mērinstruments, kuru var pielietot ļoti ērti praksē. Tas nav tāds komplicēts, sarežģīts, un līdz ar to cilvēki, kas to lieto, var ātri iegūt šo izpratni par to, gan cik veiksmīgi varbūt tā programma bijusi, ko viņi ir apmeklējuši, gan arī novērtējot šo savu sniegumu praksē pēc programmas apguves. Tad ļoti interesants pētījumā posms bija par to, mēs pētījām, kāda ir situācija Latvijā, un, kā jau teicu, tad mēs īstenojām tādas vairākas fokus grupu intervijas ar 8 Latvijas tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem, tātad izglītības nozares, veselības aprūpes nozares, tirdzniecības, lauksaimniecības un citām nozarēm. Un kopā šajās fokus grupās piedalījās 129 dalībnieki. Mēs visas intervijas ierakstījām, transkribējām, analizējām, un galā tad ir arī tādi svarīgi, manuprāt, arī secinājumi, kas varētu noderēt jūsu diskusijai šodien. Pirmkārt, mums ļoti interesē, kā vispār pieaugušie skatās uz efektīvu pieaugušo profesionālo pilnveidi, kā viņi to definē. Un tad, tā kā mūsu fokus grupās piedalījās tādas 3 grupas, gan šie pakalpojumi ņēmēji, gan sniedzēji, gan arī eksperti, ar to domājot augstākās izglītības iestādes un arī nepus, tad te var arī ar krāsu mazliet redzēt šo marķējumu, kad bija kaut kas kopīgs, kas izskanēja šajās intervijās, un tad tā bija tātad vajadzība pēc praktiskām mācībām, pēc mācībām, kas ir elastīgas, kas ir arī pielāgotas šīm mērķgrupu specifiskajām vajadzībām. Arī tehnoloģiju bagātināts mācību process tika atzīmēts gandrīz visās grupās. Bet savukārt, ja mēs skatāmies uz pieaugušajiem, ko tad viņi varbūt kādu informāciju sniedz, tad viņi vairāk uzsvēr šo personalizēto mācību nozīmību, to, ka vairāk ieklausās tieši viņu vajadzībās un saskaņā ar tām gan plāno šo profesionālo pilnveidi un tad sagatavo šo piedāvājumu viņiem. Katrā ziņā pēc fokus grupām bija tāds secinājums, ka laikam sadarbība ir tas atslēgas vārds, dažādu arī šo grupu sadarbība, tad droši vien būtu risinājums, kur mēs izveidot tiešām tādu dzīvot spējīgu un jēgpilnu šo profesionālās pilnveides ekosistēmu Latvijā. Un tad tālāk
Jā, varbūt tas fokus tagad ir uz šķēršļiem, kas ir tā kā, no vienas puses tāds mazliet tāds negatīvs skata punkts, bet jā, mēs arī atklājām šajās fokus grupās vairākas tādas šķēršļu grupas, par ko runāja pieaugušie, gan sniedzēji, gan ņēmēji, gan eksperti. Te ir arī procentuālais sadalījums šo šķēršļu grupu, bet es vairāk varbūt pakavēšos šajā prezentācijā pie divām šķēršļu grupām, kas skar tieši pieaugušos, kas mācās. Un tad tā pirmā šķēršļu grupa ir mācību un to rezultātu pārneses šķēršļi, un te ar sarkanu krāsu ir iezīmēts arī tās biežākie izteikumi varbūt un jautājumi, par ko runāja šajās fokus grupās. Jā, tas ir laika menedžments, tas ir spēja salāgot privāto dzīvi ar mācībām, un tīpaši, ja vēl šīs mācības ir kā ekstrā laiks ārpus darba laika, tad pieaugušie varbūt arī neizvēlās mācīties tieši tāpēc, ka galu galā attēlpa arī ir vajadzīga dzīvē. Otrs laika menedžments arī, piemēram, nokļūšana kaut kādās mācību vietās, kas varbūt nav tuvu dzīvesvietai, apgrūtina to. Tajā pašā laikā arī viņi saka, ja mācības ir tiešsaistē, tad bieži vien izpaliek šī praktizēšanās, ja, un kas arī ietekmē to, vai tās mācības beigās tiek atzītas kā lietderīgas. Tad arī šis te motivācijas trūkums, tīpaši varbūt, ja mēs runājam par pieaugušiem ar zemāku kvalifikāciju, jā, kā jau Haralds teica sākumā, tad varbūt kādai sabiedrības daļai patiešām šķiet, ka mācības beidzās ar 12. klases diplomu iegūšanu, bet tā nebūtu nav. Tā kā jā, atrast šo aizrautību un interesi mācīties, tas laikam droši vien, ka tik ielikts gan ģimenē, gan skolā sākotnēji, ja, un attiecīgi tad, ja šis cilvēks šo pieredzi ir ieguvis, tad arī tā mūžmācīšanās vairs nav grūta vai tā tiek uztverta kā pašsaprotama. Tad tika norādīts norādīts arī uz mācību spēku, kvalifikāciju. Ar to domājot, ka reizēm tā informācija varbūt tā kā apsteidz patiesībā arī to organizācijas vai klientu tās iespējas, ja? Vai atkal tieši otrādi kavējās, un tā informācija jau ir novecojusi nekā tāda, kāda ir vajadzīga varbūt šim pārstāvim pieaugušiem, kas mācās. Tad, jā, un, protams, arī tika norādīts par šo atbalstu trūkumu tieši mācību varbūt laikā, jo programmas ir dažādas, kā mēs labi zinām, bet jā, vairāk šis iedrošinājums, šis tāds iedrošinājums pamēģināt, arī riskēt, bieži vien arī pieaugušie norādīja to, ka tā kā ir bailes pamēģināt, tāpēc, ka tīpaši profesijās, piemēram, kas saistās ar izglītības nozari vai veselības aprūpi, tur skaidrs, ka mums ir tā ambīcija izdarīt visu pareizi un labi, ja? Un tad tās bailes varbūt pamēģināt kaut ko jaunu, ir tās, kas liedz arī tad, jā, pārnest uz praksi kaut ko. Tad viena liela šķēršļu grupa, kas atkal attiecās uz pieaugušiem, bija šie personīgie mācīšanās šķēršļi, kā jau teicu, šis motivācijas trūkums arī, un būtībā arī parādījās tādi izteikumi, kas liecināja, ka jā, tādas nav īsti izprasta savas mācīšanās vajadzības arī tādā kā karjeras veidošanas kontekstā, ja? Tad arī tas izskanēja šajās fokus grupās un arī saistībā varbūt ar vecāku gadagājuma pieaugušajiem vai tādiem pieaugušajiem, kuriem ir zemāka kvalifikācija, arī tāda tieksme pēc izaugsmes varbūt mazlietiņa trūkums, ja? Kas jā, ir labi kā ir un kāpēc tad tur mācīties. Jā, par emocionālu spriedzes jau minēju, un tad arī no sniedzēju skata punkta bija interesanti, ka tie, kas piedāvā šīs programmas, arī bieži minēja, ka trūkst šī motivācija tiem, kas apmeklē kursus, bieži vien šie cilvēki varbūt ir pierakstīti kaut kādās nodarbībās, un tāpēc atnāk ne pašu motivācijas vadīti, bet tāpēc, ka tas ir obligāts kaut kas bijis. Un, jā, un arī dažkārt varbūt attieksme, ka es taču visu zinu, un ko tad es tagad jaunu iegūšu. Ja? Arī tas liedz mācīties, bet būtībā šī atvērtība, šī izpratne, ka mācīties var visur, jebkurā dzīves situācijā, tā, man liekas, arī būs tā, kas to mūžmācīšanos arī kaut kādā veidā padarīs par vērtību. Jā,
Kas bija interesanti? Iepriekš es runāju tātad par šiem fokus grupām, par diskusijām, un arī mazliet dati no aptaujas ienāca šajos slaidos, bet mēs paskatījām arī kontekstā, protams, tos savus šī pētījuma rezultātus ar iepriekš veiktajiem pētījumiem par pieaugušo profesionālo pilnveidu Latvijā, un patiesībā mēs atradām 15 šādus te informācijas avotus, un tad būtībā līdzīgas šķēršļu grupas ir izskanējušas arī iepriekš veiktajos pētījumos, kas saistās ar šiem finansēm, par apstākļiem, kas liedz mācīties, tāpēc, ka varbūt kaut kāda līdzekļi tiks atņemti ģimenei vai tur laika trūkums. Tāpat tās arī iepriekšējos pētījumos izskan šīs norādes, ka trūks darba devēju atbalsts, tāda tiešām arī darba devēju izpratne, arī varbūt tāda mācīšanās kultūra organizācijā vai uzņēmumā. Un, protams, arī par pieejamību ļoti daudzi arī norādīja, kad grūti nokļūt vietās, kur tiek īstenotas mācības, grūti savienot ar darba grafiku. Arī informācijas pieejamība, tā izskanēja iepriekš veiktajos pētījumos, ka trūkst tādas vienotas sistēmas, kur tad atrast to piedāvājumu, ka tas ir izkaisīts dažādās vietās. Un, protams, izpratni par mūža izglītību, kā nepārtrauktu procesu, kas nebeidzās ar formālo izglītību. Un šis te motivācijas trūkums iepriekš veiktajos pētījumos vairāk izskanēja tieši gados vecāko pieaugušo izteikumos, arī bezdarbnieku izteikumos un cilvēki, kuriem ir šī te varbūt zemāka izglītība. Nu, un tad, fokus grupās tālāk mēs arī skatījām un aicinājām izteikt priekšlikumus, kādi tad būtu nepieciešami uzlabojumi vai izmaiņas. Un tad saņēmām arī tādus interesantus idejas, kas varētu noderēt gan tiem programmu veidotājiem, gan organizācijām, kuri atbalsta vai neatbalsta pieaugušo mācīšanos, un arī valsts un pašvaldības līmenī. Nu, un tad programmu veidotājiem tātad elastība, īsāki kursi, daudzveidīgāk šis te piedāvājums, varbūt arī kombinējot klātienē, tiešsaistē, uzņēmumos, sadarbībā ar šo industriju un tā tālāk. Tad arī par šo te pieaugušo izglītotāju, varbūt profesionālo pilnveidu arī tad ieteica arī rūpēties un arī sabalansēt tīpaši šīs slodzes cilvēkiem, kuriem ir tātad kursu vadīšana vai programmu vadīšana kā tāds papildu darbs. Tad tālāk organizācijas līmenī arī ļoti daudz izteicās par šo vajadzību, tad izpratni veidot par organizācijā šo mācīšanās kultūru, un arī rūpēties vairāk vadībai tieši par to, lai būtu šis atbalsts gan pirms, gan kursu laikā, gan arī pēc, veidojot dažādus pasākumus atbalsta organizācijā konkrēti. Un arī, protams, domāt par labbūtību darbinieku, un galu galā arī reizēm uzslava ir tas, kas iedod mums spārnus kaut ko pamēģināt citādāk izdarīt. Un pašvaldības valsts līmenī savukārt par šo vienoto informācijas sistēmu, kurā mēs varam atrast to programmu kursu piedāvājumu, kas ir pielāgots arī dažādām nozarēm, arī viegli lietojams, jo galu galā šie zemākas kvalifikācijas cilvēki, viņiem ir grūtības arī atrast šo informāciju, un tieši tas kavē varbūt arī mācīšanos. Nu, lūk, un tādi vispārēji galvenie secinājumi, noslēdzot šo burtiski ārkārtīgi īso ieskatu mūsu veiktajā šobrīd pētījumā, tad nepieciešama šī integrētā pieeja, daudzveidīga sadarbība, kas ņem vērā gan individuālos, gan sistēmiskos faktorus. Tad ir ļoti svarīga arī šī profesionālas pilnveidas atbalsta sistēma, uzlabojumi, arī saistībā ar šo resursu sadali varbūt nodrošinājumu koordināciju starp dažādām ministrijām, varbūt pašvaldībām, uzņēmumiem, kas piedāvā šo profesionālo pilnveidu un tā tālāk. Un arī, protams, celt šo izpratni sabiedrībā par to, ka mācīties ir brīnišķīgi, ka mācīties mēs varam visu mūžu garumā un ne tikai kāda personīgu vajadzību dēļ, bet arī rūpējoties par savas organizācijas uzņēmumu izaugsmu un galu galā arī valsts labklājību. Nu, tas ir galvenais, ko gribēju pastāstīt jums par pašlaik izdarīto, un mēs esam procesā vēl joprojām. Paldies, Gunta, jums par šo stāstu. Es esmu dzirdams, vai ne? Esmu, dzirdu mani. Gunta, es tomēr aicināšu jūs nepamest skatuves dēļus. Es nezinu, vai jūs kā pētniece, nāciet, pat blakus tā būs ērtāk, jo tad mums varēs dabūt kadrā. Jā, labi. Es nezinu, vai jūs kā pētniece varat man pievienoties vai nē, bet es ļoti kritiski izturos pret jūs pieminēto to, ka tā laika trūkums. Ja tā ir visbiežāk un visērtāk izmantotā atruna, jo man šķiet, ka tad, kad mēs sākam runāt par kaut ko tādu, kas ir cilvēkam kā hobijs,
Vai ne? Tur tu laiku atradīsi vienmēr. Vienalga, vai tā būtu makšķerēšana, koras, dejas vai jebkas cits, tur laiks atradīsies, lai cik noslogots tu nebūtu, lai kāda būtu tā sociāla ekonomiskā ietekme mūsu ģimenes budžetu, ja? Tas vienmēr būs iespējams. Tāpēc es vairāk tomēr pievērstu uzmanību tieši tam nākamajam faktoram, kas bija tas motivācijas trūkums. Vai jūs esat domājis par to, kas varētu būt tās sudraba bultas vai zilās tabletes, kas šo motivācijas trūkumu varētu laust? Jā, man gribas tagad atcerēties, līdzīgi kā Ingus atcerējās savu vecomāti, es arī gribu savu vecomāti atcerēties. Mana vecomāte savā laikā teica, atrodi darbu, kas tev patīk, un tev visu mūžu nebūs jāstrādā. Tā kā tā laikam ir atbilde, ja mēs strādājam darbu, kas mums ir personīgi nozīmīgs, mēs arī droši vien gribēsim šajā darbā ieguldīt ne tikai atvēlētās laika stundas, bet arī lūkosim saprast, kādu mēs pievienoto vērtību varam ar to savu darbu tur dot. Tā kā es domāju, ka tā viena atbilde ir tāda, ka jā, atrast šo profesiju, šo jomu un nišu, kas dod iedvesmu, iet katru rītu uz darbu un tā tālāk, un tā dos arī motivāciju būtībā arī izglītoties un darīt. Jā, bet tajā pat laikā viens no tiem šķēršļiem, kas bija redzams jūs tajā prezentācijā, bija šis mērķa trūkums. Tā atbildes jautājumu, kāpēc tu īsti to nesaredzi. Un tagad ir tas jautājums, piemēram, cilvēkam manos gados, virs 50, zem 60, teiksim tā, jā, lai neatklātu patiesību līdz kaulam. Jā, es tagad tā domāju, vai man vairāk vajadzētu fokusēties, tīri individuāli līmenī, uz jautājumiem, kas sniegtu man atbildes, atvainojos, tādā pārskatāmā nākotnē, vai izmantot tieši revolucionāru pieeju un ļautu man domāt par to, kur es, piemēram, gribētu būt, vai kas būtu tas mans sapņu darbs pēc 10 gadiem 2035. gadā. Tā ir pavisam cita lieta. Ko jūs manāt? Jā, es domāju, ka nekad nav par vēlu mainīt savu dzīves trajektoriju. Es domāju, ka mācīties, mēs ir lieliski un daudz piemēru, kur cilvēki arī kādu laiku esot kaut kādā vienā profesijā, pēkšņi, piemēram, nolem mainīt savu dzīves vektoru un pēkšņi atklāja savu jaunu pasauli un brīnišķīgi izpaužās arī pusmūžā esot. Tā kā es domāju, ka jā, vairāk domāt par sevi to, kas tev patīk, kas tev padodās, kur tu vari piepildīt savu dzīvi un iegūt šo te gandarījumu. Tas varbūt arī, jā, šāda refleksija, pašrefleksija par to savu dzīvi un saviem dzīves mērķiem, un tā varētu ļoti labi palīdzēt arī saprast, ko mācīties. Paldies, Gunta, par jūsu prezentāciju un arī par dažām atbildēm uz šiem jautājumiem. Es ceru, ka jūs piedalīsieties arī mūsu tīklošanās sesijā ar klātesošajiem. Un, kas varbūt būs kāds jautājums no neklātien esošas auditorijas arī jums mazliet vēlāk. Paldies. Jūs varat, tā teikt, atbruņoties no mikrofona. Bet, jā, paldies, Gunta. Bet statistika ir skarba un jāsaka, tā mazliet vairāk līdzinās tām jaunā gada apņemšanās, kad tūlīt sākšu skriet, jo, ja mēs reflektējam par Valsts izglītības attīstības aģentūras pagājušajā gadā veikto pētījumu, tad 59%, tātad krietni virs puses, gandrīz 2/3 iedzīvotāji saka, ka mācīšanās visu mūžu garumā palīdz saglabāt konkurētspēju. Un šis ir tas pats, kā cilvēki atbildēt uz jautājumu, vai fiziskās aktivitātes ir svarīgas. Un tur cilvēki saka, jā. Bet tā realitāte ir tāda, ka tikai 11%, tātad nedaudz vairāk kā 10. daļa pieaugušo Latvijā ik gadu iesaistās vai no formālās vai neformālās izglītības aktivitātes. Un jāsaka, tas ir zem Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Līdz ar to tā realitāte atšķiras no tā, ko cilvēki paši uzdod sev par vēlamu. Bet ļaujiet man turpināt šo mūža izglītības kā domāšanas vai kā lai saka, savas uztveres un esības paradigmas maiņu izvērst arī paneļa diskusijā, meklējot atbildes uz jautājumu, kāpēc. Tāpēc pieteikšu paneļa diskusijas sākumu. Ingus Zitmanis ir aicināts pievienoties mums šeit pat pie paneļa, pārstāvot Izglītības un zinātnes ministriju. Šis būs mans rezervētais krēsls, ja? Es iezīmēšu ar mobilo tālruni. Es aicināšu man pievienoties arī Elīnu Purmalu-Baumani, kura ir Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības departamenta direktore. Aplaus arī viņai, jo šis ir tas paneļa pirmsākuma satraukums. Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības eksperti izglītības un nodarbinātības jautājumos Lindu Romelis arī vēlētos šeit pat redzēt. Jā, Linda ir attālināta mums pievienojusies. Sveiki, jūs dzirdat mūs un redzat, viss kārtībā? Mēs gan jūs nedzirdam. Vai nu runājiet skaļāk, vai ieslēdziet mikrofonu, vai, puiši, aizskatuvē varbūt kaut ko mums var palīdzēt ar skaņu. Linda? Nedzirdam kaut kā. Labi, cerēsim, ka šo jautājumu mēs atrisināsim. Un Liena Varoņenko ir aicināta arī mums pievienoties pārstāvot Latvijas darba devēju konfederāciju, un viņa ir izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja.
Jā, paldies. Un Krista Kraupša, kura ir kompānijas ERDA biznesa partnere ar ekspertīzi strateģiskajā cilvēku resursu vadībā, darbdevēja zīmola veidošanā un komunikācijas lietās. Bet viens jautājums, kas ir ļoti atvērts un ar kur es gribētu jums uzdot pilnīgi visiem, ir atbildes jautājumu, kāpēc? Kāpēc jāmācās? Priekš kam? Ja jūs zināt, tas Generation Y tiek raksturots tieši ar to, ka viņi vienmēr uzdevuši jau priekš kam? Kāpēc to vajag? Vai nu mums... te ir 4 rokas mikrofoni, 3, paldies. Vai nu mums ir atbildētājs pēc brīva prāta, vai ir es to nozīmēšu, tā teikt uzreiz? Ingu, lūdzu. Jā. Kāpēc? Kāpēc? Es domāju, ka tas ir mūsu DNS ierakstīts vienkārši, jo evolūcija notiek tikai tad, ja mēs kaut ko mācāmies, iemācāmies jaunu attīstamies. Tāpēc... Jā, bet redzi ar vecumu, kā lai saka, tā slinkuma gravitācija, kā to mēdz saukt, ja? Tur ir tendence palielināties. Un tad vienā brīdī saproti, ka patiesībā jau ir labi tā kā ir. Ja tas status quo ir kaut kāds sasniegts un dod Dievs šitā arī turpināt, tādas pārmaiņas mums vairs īsti nav vajadzīgas. Un tas ziņkārs trūkums proporcionāli samazinās. Piekrīt vai nepiekrīt? Uz sevīm vēl nevaru tā kā apliecināt uz savu piemēru, man liekas, ka vēl nē. Bet arī stabilitāti un iekonservēties ir jāprot. Tā tad arī to ir jāiemācās kaut kādā ziņā. Labi, es ļaušu Kristai atbildēt uz šo pašu jautājumu, kāpēc būtu jāmācās un galu galā, kāda tad ir tā mācīšanās nekad nebeidzas tā dziļākā jēga, ja reiz mēs runājam par cilvēku resursu vadību. Arī jums tas status quo droši vien kā Inguma vēl nav. Jā, lūdzu. Man liekas, tā pirmā būtiskākā, klasiskākā atbilde droši vien ir mūsdienu pasaule mainās tik ātri, ja mēs gribam palikt konkurētspējīgi, ja mēs gribam būt vajadzīgi darba tirgū, tad mācīšanās ir atslēga un vēlme mācīties ir atslēga. Varbūt no bišķi citas perspektīvas. Man liekas, kaut kā mēs tādu fizisko veselību šobrīd, vismaz arī manā burbulī, manā lokā, cilvēki jau ļoti labi apzinās, ka mums katru dienu ir kaut kādā mērā fiziski jākustās, lai mēs uzturētu savu fizisko veselību. Un man liekas, tā ideja ļoti labi pārnesās arī uz mācīšanās perspektīvu. Ir daudz un dažādi pētījumi, zinātniski pierādīts, ka mācībām ir pozitīva ietekme arī uz smadzeņu veselību. Man liekas, tā ideja, ka mācīšanās arī ir kā smadzeņu treniņš. Es ceru, ka mēs to arvien vairāk spēsim tā teikt novērtēt, saprast. Pavisam vienkārši, ja mēs gribam ilgu, kvalitatīvu dzīvi, mācīšanās ir daļa no tās. Ļaujiet man jūs drusku provocēt. Tikpat pozitīvu iespaidu uz smadzeņu, tā teikt, mobilitāti un vitalitāti atstāja arī videospēļu spēlēšanu. Jāsaka, videospēles ir krietni vienkāršāka izvēle nekā apgūst kaut ko pilnīgi jaunu. Ja? Tā ir pilnīgi taisnība. Un man liekas, ar videospēlēm tur īstenībā tas tāds interesants aspekts, ka, tā teikt, veselīgās devās tur tiešām ir arī pozitīvi ieguvumi, un es pat nezinu, vai es tā varētu apgalvot, ka noteikti nespēlējiet videospēles, jo tur arī tiešām ir kaut kāds savs labums. Man liekas, es arī savā prezentācijā runāšu, bet motivācija, protams, ir atslēga, no kurienes tas nāk, tāpat kā ar fiziskajām aktivitātēm. Man liekas, tas ir kaut kas, kas katram. Tagad uz jautājumu, kāpēc jāmācās, ļaušu atbildēt Elīnai. Galu galā jūsu datus es drusku izmantoju šī paneļa ievadā. Tur tā atbilde, kāpēc, ko saka sabiedrība, īsti labi nenolasās, bet tāpat laikā mums kā cilvēkiem ar personību un savu individuālu attieksmi droši vien ir iespēja šo motivāciju kaut kādā veidā paust. Ja? Kāpēc jāmācās? Šeit es gribētu teikt tā, ka salīdzināt. Mēs nepārtraukti gribam atjaunot savas tehnoloģijas, ierīces. Ja? Mēs gribam labākus telefonus, labākus planšetes, dators un tā tālāk. Un tieši tāpatās mums ir jāatjaunina arī savas prasmes, lai mēs varētu to visu izmantot un lietot. Otra lieta, ko es gribētu teikt, ir arī tāds variants, ka dzīve piespiež mācīties. Ja mēs paskatāmies atpakaļ Covid laikā, kad mēs bijām visa sabiedrība, visa pasaule bija spiesta pāriet uz attālinātu procesu, tas arī visai sabiedrībai bija kaut kas jauns, bija jāapgūst jaunas prasmes. Tā kā dzīve to visu laiku pieprasa, mums bija jāiemācās organizēt sanāksmes, mācīties tiešsaistē. Ja? Tā kā savā veidā dzīve arī piespiež. Un šeit nevar palikt tādā dīkstāvē, jebkurā gadījumā dzīve piespiedīs un tās jaunās zināšanas un prasmes
būs vajadzīgas katru dienu. Nu, es tā uzreiz provokatīvi jautāšu, kad jūs pēdējo reizi piespieda mācīties dzīve? Nepārtraukti mācamies, nepārtraukti mums... Tam es ticu, bet iedodiet tādu piemēru. Nu, tā, ka, tā līdz kaulap, tā kā saprotu, jā, šitas tāda notika. Nu, piemēram, angļu valoda ir nepārtraukti jāuzlabo šīs prasmes, jā, tāpat tās arī mums darbā, lai mēs strādātu, ir nepieciešams, piemēram, reizi 3 gados iziet kaut kādas konkrētas mācības, piespiedu kārtā, bet jāmācās. Piespiedu kārtā, bet atkal te tas konflikts ar to motivāciju, kas, man liekas, parādījās arī Guntas teiktajā, ja, ka tad, kad tu esi tā kā nozīmēts tu reizi 3 gados vai reizi pusgadā, kā kur, ja, īsti tas jau nav tas, ko varbūt katram cilvēkam pašam gribētos. Tas nav tā kā jums, ja, bet es vienkārši saprotu, kur tas konflikts kaut kādā veidā veidojas. Pirms es dodu vārdu Lienai, izdarīšu vēl vienu lietu, ko es aizmirsu pirms paneļa izdarīt. Šeit zālē klātsošiem te pie sienas gan vienā, gan otrā pusē ir pieejams QR kods, kas jūs aizvedīs uz Slido vietni. Un tā savukārt ir tā platforma, kurā jūs varat iesaistīties mūsu panelī, izteikt savu viedokli, komentārus vai jautājumus, kas varbūt jūs iesūtat mums arī kaut ko tādu, ko mēs tiešām ļoti labprāt izmantotu. Savukārt ik viens, kas vēro mūsu Facebook kanālu tiešsaistē, var izmantot komentārus daļzem tiešraides lodziņa, tieši tādā pašā veidā paust savu viedokli, komentārus vai uzdot arī savu jautājumu. Liene, kāpēc jāmācās? Man liekas, ka mēs... Ļaujiet dzīvot. Es arī teiktu, ka tas ir saistīts ar dzīvošanu, jo mums katram ir ļoti augstas gaidas pret to, kā mēs gribam dzīvot. Un tās gaidas un vēlmes pieaug katru gadu aizvien vairāk. Mēs gribam aizvien drošākus apstākļus, aizvien labākus nodarbinātības apstākļus. Un tad mācīšanās ir savā ziņā profesijas higienas jautājums. Tas ir iemesls, kādā veidā mēs veidojam dialogu ar darba devēju, lai tie apstākļi, kurus man nodrošina, arī darba devējiem būtu reāli iespējams piedāvāt. Man liekas, tas ir tāds, ja mēs skatāmies no tā sautīguma prizmas, tad mācīšanās ir tas ceļš, kas var garantēt vai palīdzēt tev dzīvot tieši tā, kā tu vēlies. Paldies. Vēlos dot vārdu arī Lindai, kura mums pievienojusies attālināt, izmantojot Zoom kanālu. Mēs nevaram ar viņu sazināties šajā brīdī. Tad man Ingum jautājums ir, jūs tomēr pārstāvot ministriju, droši vien esat gatavs arī vairāk referēt par, kā lai saka, tādiem politiskās kultūras vai politikas līmeņa elementiem, ar kuriem mēs skaidri gaiši pasakām, šis ir veids vai veidi, kādā mēs gribam motivēt pieaugušos cilvēkus normālā, sakarīgā sudraba paudzes arī vecumā, ja, iesaistīties mūžizglītības jomā. Kas būtu tas, uz ko jūs akcentētu visvairāk? Es teiktu, jau izglītības jomas pamatlikumā, izglītības likumā ir definēts, ko nozīmē pieaugušo izglītību un ko mēs ar to vēlamies sasniegt sabiedrības labā. Tātad gan individuālo personīgo izaugsmi katram individam, kas ir iespējams tikai laiku pa laikam vai ikdienā, izmantojot dažādus instrumentus, gan formālo izglītību, neformālo izglītību, jau pieminēto mikromācīšanos, ikdienējo mācīšanos, jo, man liekas, mēs katru dienu darbā iemācamies kaut ko jaunu, arī sadzīvē. Katrs notikums mums iemāca kaut ko, un tā ir tā ikdienējā mācīšanās. Restīvi, personas izaugsme ir svarīga, un bez šaubām arī cilvēka, kā darba tirgus pārstāvja nemitīga profesionāla attīstība, lai būtu pilnvērtīgs sabiedrības un darba tirgus loceklis. Bet ir kaut kāds instrumentārijs vai, es nezinu, tāds visasāko darba rīku kopums tajā rīku kastē, kas motivē šos cilvēkus mācīties, nevis tāpēc, ka tur vajag vai varētu, bet tāpēc, ka vajag un ir nepieciešams. Jā, ir, protams, instrumenti. Tur liela teikšana, es gribētu teikt, nav tikai valstī. Valsts, protams, ir definējusi, kuras profesijas ir tās, kuri arodi ir tie, kur ir, vajadzīga cikliska un obligāta šī te zināšana atjaunošana un prasmu atjaunošana, bet arī nozarēm ir savu teikšana par savu saimniecību, par savu nozari pašiem šādas nosacījumus izvirzīt pret savus nozares cilvēku resursiem. Līdz ar to tas ir viens instruments, kas strādā, ja tas ir kaut kādā veidā noteikts no valsts puses vai stimulēts no darba devēja vai nozaru kaut kādām lielākām apvienībām. Jā, un, protams, valsts domā arī par to, lai mācību iespējas nonāktu līdz individam. Restīvi, lai katrs mēs, gan Haralds, gan Ingus, varētu ar zināmu atbalstu, un tas nevienmēr ir tikai finansiāls atbalsts, tomēr pārvarēt tos šķēršļus,
par kuriem stāstīja prezentācijā, un iesaistīties mācībās. Ir vesela virkne šādu te atbalsta instrumentu. Bet es to saņemšu Latvija LV tā kā ziņojuma sadaļā, vai kaut kā man īpaši uzrunās, es nezinu, ejot gulēt, atsekšu segu, un tur būs kaut kāds tāds vēstījums uz palaga nodrukāts, kā tā iesaisti notiek. Man tas ir interesanti, jo es atvainojos, es atzīstos, ka es baigi daudz ko nezinu. Un šī ir viena no tām jomām, kuras zinu ļoti maz. Ja? Un tagad es gribu saprast, kā tas īsti darbojas. Taisnība ir tie, kas ir aktīvi. Tie atradīs tās iespējas vienmēr. Slinks es arī neesmu. Jā. Mēs vēl vienmēr cīnamies ar to, vai vismaz vēlamies panākt tādu situāciju, lai mācībās iesaistītos vairāk tie, faktiski, kuriem mūsuprāt būtu tas vajadzīgs, lai viņi kaut kādu aburto loku pārautu vai pakāptos kaut kur augstāk, gan savā personīgā izaugsmē, gan, protams, arī darba tirgū. Un atzīšos, ka ir mērķa grupa, kur ir ļoti grūti aizsniedzama. Un tur nestrādā ne burkāni, ne pātagas, jo tie vienkārši neietekmē šo cilvēku individuālo motivāciju. Un vienlaikus mums, protams, ir jāsaprot, ka katram individam ir sava kapacitāte kaut kāda, gan attiecībā uz motivāciju, gan attiecībā uz spēju absorbēt kaut ko vai kaut ko būtiski mainīt savā dzīvē. Nevar tā būt, nav arī tā, ka jebkurš var iemācīties jebko un kāpt kā saka, tik augsts, cik vien iespējams. Arī tā tas patiesībā. Ļaujiet man pamētāt tādas idejas, varbūt mēs varam tā kā nemācīšanās nodoklis kaut kādā brīdī tā kā ievies. Jo fiskāls instruments vienmēr ir ļoti iedarbīgs. Tad, kad tu ķeries klāt maciņam, to kaut kā visi baigi labi uzreiz tā kā saprot. Ja tas tā darbojas, gluži kā no valsts viņām dienas saņem tur ziņu par to, ka jums tur 1 centīms tur palikās parādā, tur varētu būt kaut kā līdzīga. Bet tā tikai tāda ideja, tas ārpus šī mūsu diskursa. Elīna, ja es jautātu jums, mēs saprotam, kādā veidā izglītības sistēma ir uzbūvēta, vai ne? Tātad noteikti izglītības apjoms mums ir noteikts kā obligāts, pārējais jau ir tā kā brīvprātīgs, un jo tālāk mēs savā dzīves ceļā ejam, jo tā kā liberālāka paliek visa tā pasaule, tad beigās tas, ko tu tā kā gribētu, varētu vai tev patiktos, tad tu pats arī tur meklē, atrodi vai neatrodi, kā Ingus saka, ne visi visu var. Bet ja mēs runājam par tādiem efektīviem mehānismiem, kā tad tiem pieaugušiem visos dzīves posmos nodrošināt šo te mācību pieejamību? Kādi ir tie risinājumi? Jā, risinājumi tik tiešām topu, un Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājusi prasmu pārvaldības platformu Stars, kurā ir apkopota informācija par iespējām pieaugušajiem apgūt dažādas izglītības programmas. Uz šo brīdi jau šajā platformā ir savus individuālos mācību kontus reģistrējuši vairāk kā 30,000 personu, un es mazliet izstāstīšu, kas tas ir individuālais mācību konts. Jā. Lai pieteiktos mācībām, personai vecumā no 18 gadiem, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, ir caur e-Latviju, caur autorizējoties ar dažādiem šiem te rīkiem, ir iespēja izveidot šo individuālo mācību kontu un tādējādi pieteikties dažāda veida izglītības programmām. Kāpēc vispār šī platforma tiek veidota? Platformas mērķis ir apvienot maksimāli daudz informācijas par iespējām pieaugušajiem mācīties dažādu resoru informāciju. Mums jau šobrīd platformā ir vairāki resori ar saviem īstenotajiem projektiem. Ir Varam projekts digitālās pamatprasmes, ir mūsu pašu aģentūras 2 projekti, individuālo mācību kontu projekts, kas piedāvā digitālās prasmes jau augstākā līmenī. Tad ir mācības nodarbinātajiem, kur tiek piedāvātas dažādas profesijas, profesionālās prasmes. Pavisam drīzā nākotnē ienāks arī jauns projekts mācības reģionu iedzīvotājiem, un sadarbojamies arī ar citiem resoriem, kuriem jau šobrīd ir interese ienākt mūsu platformā un piedāvāt savu izglītības pakalpojumu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem būs vienu vietu maksimāli daudz informācijas par šīm iespējām pieaugušo izglītībā. Un individuālajā mācību kontā katrai personai tātad saglabājās šī te viņa izglītības pieredze, gan šie te izglītības dokumenti, tad atradīsies vienu vietu, ko tad persona ir apguvusi, mācījusies.
ir iespējams pievienot tātad augšuplādējot iepriekš iegūtos izglītības dokumentus, lai tie nebūtu jāmeklē pa atvilknēm, tas viss atrastos viņa individuālajā mācību kontā. Tāpat ir iespējams izveidot arī savu mācību ceļu un sekot tam līdzi. Un šeit tik tiešām, lai izveidot šo mācību ceļu, mēs esam domājuši arī par tādiem atbalsta pasākumiem, kur ir iespējams arī pieteikties caur platformu karjeras atbalstam, karjeras konsultācijām, kur zinoši speciālisti palīdzēs ievirzīt tajā profesijā vai apgūt tās zināšanas un prasmes, kas cilvēkam ir nepieciešams. Jo tik tiešām cilvēki ar augstāku izglītības līmeni, tie paši, kā Ingus teica, paši atradīs un viņi zina, ko viņi grib mācīties un viņi pieteiksies šīm mācībām, bet ir arī liela daļa sabiedrības, kas tā kā sāk saprast, visi par to runā, man arī vajadzētu, bet viņi īsti nesaprot, ko tad es varu vai ko man īsti vajag. Lūk, un tad karjeras speciālists palīdz novirzīt šajās sliedēs. Tāpat mums arī ir izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs profesionālo priekšmetu pedagogi palīdz arī novērtēt tavas esošās zināšanas un prasmes un pateikt, kas tev trūkst, lai tu tās darītu labāk. Pašvaldības ir iesaistītas kā sadarbības partneri. Mēs esam tādā sadarbības sākuma stadijā un arvien meklējam vairāk dažādus labākus risinājumus, kā pašvaldības var sasniegt savus iedzīvotājus, lai viņi informētu viņus par šīm te mācību iespējām. Lūk, platforma ir veidota tik tiešām tāds plašs pakalpojumu klāsts viena vieta, tur izglītības iestādes var iesniegt savus piedāvājumus, nenesot viņus papīra vai kādā citā formātā. Izglītības iestādes platformā pievieno savu piedāvājumu. Piedāvājums tiek apstiprināts, izglītības iestādes veido mācību grupas, var uzskaitīt arī apmeklējumu, personas var sekot līdzi visai šai informācijai. Ir arī pieejami dažādi testi, rīki, lai persona novērtētu savas esošās prasmes, piemēram, platformā šobrīd tiek piedāvāts ļoti daudz digitālo prasmu programmas, gan pamatlīmenī, gan augstākā. Līdz to izpildot testu, jums ir iespēja noteikt, kāds jums ir līmenis, lai jūs saprastu, kādu izglītības programmu jums izvēlēties. Jā, es domāju, šis jau bija tāds, ka mēs jau iegājām, jau apmēram spiedu pa labi, 3 klikšķi pa leju, tur labajā pusē navigācija, kas tur vēl. Bet arī tāds jautājums no mūsu auditorijas, kas ar to platformu starts notiks, tā kā projekts beigsies? Vai turpinās aktīvi darboties, vai kā būs? Jo es zinu, ar tiem projektu līmeņa darbiem parasti ir tā, ka kaut ko izdara, ar to tad arī čuš. Nē, platformai stars ir iezīmēta nākotne, tik tiešām šobrīd, kad viņi tiek izstrādāti individuālo mācību kontu projektu ietvaros, kas noslēgsies 26. gada maijā, ar to nebeigsies. Platformas uzturēšana un attīstība turpināsies. Visi piesauktie projekti tiek īstenot līdz 29. gadam, bet pati būtiskākā lieta, ka platformas stars ir plānots integrēt vienotajā valsts izglītības informācijas sistēmā, kas jau šobrīd kalpo kā tāds liels instruments un atbalsts izglītības iestādēm. Līdz ar to šī te informācija, arī šobrīd platforma ir saintegrēta ar dažādām citādām vietnēm, līdz ar to platformai ir iezīmēta nākotne. Galvenais, ka dzīvos, tā bija tā pamata atbilde. Dzīvos, jā. Vēl tāds blakus jautājums arī no auditorijas atnācis, un te konteksts droši vien ir zinātāji rakstījuši, vai ne, kad 2016. gadā 42% cilvēku, kur atzīmē zemes izglītības līmenis, viņa tā galvenā motivācija ir bijusi priekam, kas, man liekas, ir ārkārtīgi labs motivators. Bet jāsaka, 6 gadus vēlāk, 22. gadā, tikai 12% ir vispār šo izvēlējušies, līdz ar to sāk prevalēt tādas mācības, kas vairāk ir fokusētas tieši tādu darbu vai karjeras attīstību. Un te ir lūgts tā kā visiem pajautāt, kāds ir jūsu redzējums par to, kā motivēt pieaugušos ar zemu izglītības līmeni mūža izglītībai? Ķerieties klāt. Man liekas, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem ir novērst tos apstākļus, kas viņam traucē šobrīd mācīties, jo mums liekas reizēm, ka tikai dažādojot izglītības piedāvājumu, mēs sasniegsim katru mērķa auditoriju.
tāds klasisks piemērs, ja tu nenovērsi šķēršļus, kas traucē jaunajai mātei piedalīties mācībās, respektīvi, ka viņi atbrīvo laiku, iegūst mobilitāti, tad neviena izglītības programma priekam vai profesionālā izaugsmē visticamākais nesasniegs to sākotnējo mērķi. Mums jāsaprot, kas ir tas katrs cilvēks, kas stāv aiz tā cipara, kas mums parādās kā zemās pamatprasmes cilvēks. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga, manuprāt, ir mērķtiecīgi parādīt, kā mainās tavi nodarbinātības apstākļi, jo mēs finansējam tavu izglītību, un lai tu saglabātu vēlmi pēc tam attīstīties vēl un vēl, tad tev kaut kam ir jāmainās. Tev ir jābūt vai labāk atalgotam, vai tev ir jāpārvietojas uz drošāku nozari, vai mums ir vajadzīgs kaut kāds cits faktors, ko mēs pēc tam novērtējam. Jo, diemžēl jāsaka, ka man liekas, ka aspekts, kāpēc mēs zaudējam prieku un vispār motivāciju mācīties, lielā mērā ir saistīts ar to, ka mēs izmācamies un īsti nepielietojam tās zināšanas pēc tam. Tas bija viens no, man liekas, tiem motivācijas elementiem, kas arī Guntas prezentācijā parādījās, ka nav saskarsmes ar to reālo dzīvi, ka tu nesaproti, ko ar to visu darīt, un kas ir bieži vien tajā sākotnē izglītības posmā bieži vien pieminēts, ka vislabākā mācīšanās ir saistībā tieši ar to, ka tas, veikalā tev tas noderēs, šovakar pat. Un tas ir saistīts ar to, ka vairāk ar to darba tirgu, ar to katru cilvēku, mazāk ar to izglītības procesu kā tādu, respektīvi, ka mēs skaidri iedodam signālu, kas tavā dzīvē mainīsies. Kāpēc? Ingo, ko no savas puses? Ja mēs zinātu atbildi, tad mums šāds jautājums nebūtu. Un tas jautājums ir mūžsens, es gribētu teikt. Jo manuprāt, viss ir pareizi, ko Liena stāsta un ko pārējie kolēģi saka. Un ir skaidrs, ka katram varbūt tās ir pavisam cits iemesls, kāpēc viņš neatrod laiku vai pats sevi nemotivē kaut kam tādam. Skaidrs, ka jo vairāk mēs ar pozitīviem piemēriem dalīsimies gan par to, kāds ir palīdzējis cilvēkam nonākt labākā situācijā darba tirgu, gan arī attīstīt sevi kā personību, jo vairāk būs šādu reālu piemēru, jo tas vairāk motivēs arī tos, kas līdz šim nav atraduši to savu motivāciju. Jo, man liekas, tas tā baigi labi strādā, jo pasties, kā tur viņam labi un tā. Bet, ko jūs visi teikt par tādu tēzi, ka varbūt iespējams mūža izglītība patiesībā nav obligāti, nav nepieciešama visiem? Gluži tāpat, kā tu teici, ka visi nevar visu apgūt. Varbūt, ka mums ir skaidri un gaiši jāapzinās, ka mūsu tāda virzība uz to, ka visa sabiedrība iesaistīsies mūža izglītības procesā, ir savā ziņā mazliet utopiska. Skaista kā ideja, bet praktiskajā dzīvē mēs sapratīsim, būs viena sabiedrības daļa, kā tādā Pareto likumā, 80/20. Un tur ir jāsaprot, ka visiem tas tāpat nederēs. Es jūtu, tas raisa spriedzi. Es droši vien oponēšu, jo man liekas, ka mums dzīve pēdējos 4 gados ir pierādījusi, ka mums visiem būs jāmācās. Tas nav jautājums par to gribēšanu vai nē. Kaut vai elementāri par civilo aizsardzību. Mācījāmies 30 gadus atpakaļ un pēkšņi visi atkal esam situācijā, kad mums ir jāmācās šīs aizsardzības prasmes. Līdz ar to būs noteikti tādas prasmes, kuras visai sabiedrībai kaut kādā termiņā būs jāiemācās. Par to nodarbinātību mēs gribam, lai mūsu tautsēmniecība attīstās strateģiski. Mēs gribam, lai mēs ražojam dārgas lietas, pārdodam visā pasaulē, dzīvojam labi, varam nofinansēt savu izglītību. Līdz ar to tas ir mūsu kopējais mērķis, palīdzēt arī tam cilvēkam, kurš varbūt nesaredz sevi ar šo mērķi ikdienā kopīgi, mērķtiecīgi virzīties uz to ceļu. Un tas nav jautājums, vai viņam vajag vai nevajag. Tas vairāk ir par sabiedrības kopēju atbildību, vai mūsu valstī to vajag. Jā, Ingu, Krista. Es tikai atrodu gan par tēzi, gan par to, kā motivēt cilvēks. Jo tas cilvēks, kuru mēs gribam, lai viņš mācītos un pārkvalificētos. Bet viņš negrib. Bet es teikšu tā, ja viņam ir jau šobrīd vieta darba tirgu, es domāju, ka viņš pat neapzinoties katru dienu kaut ko mācās. Ja viņš kaut kur strādā, tad, kā jau teica kolēģi, tā darba vides un nozares attīstās. Viņam gribot, bet ir kaut kas jāmācās kaut vai, lai noturētos tajā savā pozīcijā. Un, manuprāt, tas nav nekas slikts, ja cilvēks ir apstājies pie kaut kādas izvēles un tajā jūtās komfortabli. Ja vien tas joprojām ir pieprasīts darba tirgū. Kāpēc ne? Jā, bet es runāju par cilvēku grupu, kas iespējams nestrādā un neplāno strādāt, nekad nav kārojuši strādāt, un godīgi sakot, tas vispār nav viņu dzīves plānos nekad ietilpis, ja? Un ja jūs sakat par civilo aizsardzību, godīgi sakot, kurš vairāk ir bijis uz mācībām vai vienkārši iemācījies tāpēc, ka visi par to runā?
Nu, tā kā tas ir tajā publiskajā telpā, nu, apmēram jau tur kaut kādi tādi vai citādi algoritmi. Tas arī ir veids, kā mēs mācāmies. Ja? Nu, vecais, man skolas laikā tas gāzmaskas vilkšanas, tas ātrums, ja, ka tur uz sekundēm, tur, nu, tas jau šodien nedara vairāk, vai ne? Nu, es mazu tādu individuālu ekskursiņu. Es ļaušu Kristai paturpināt tās tēzes. Nē, es pilnībā piekrītu arī par to. Man liekas, te ir arī bišķi runa par to, ko mēs definējam kā mācīšanos, vai tā obligāti ir papildus aktivitāte, formāla, netik formāla, vai tas ir darba vidē, kur mēs vienkārši, lai mēs spētu veikt savu darbu un dzīve piespiež Zoom sapulcēs piedalīties. Un, nu, mēs visi to mācījāmies, vai mēs to atzīmētu, ka mēs bijām mācībās, droši vien, ka nē. Nu, tā kā, man liekas, tas ir arī bišķi definīciju jautājums, bet par to, kā motivēt cilvēkus, es pilnībā piekrītu Lienai arī par to sasaisti, kā tas, ko tu apgūsti, pēc tam attainojas vai finansiālos iegūmos, vai es nezinu, stabilitātes iegūmos. Man liekas, tas, ko mēs ārdā šobrīd, mēs gan vairāk strādājam ar vidusskolēniem un karjeras izglītību, bet tā mūsu sajūta ir, ka pietrūkst datu un pietrūkst tās reālās sasaistes, kas darba tirgu ir pieprasīts. Līdz ar to mēs šobrīd ievācam arī datus no darba sludinājumiem, un ir platforma, kurā ir iespējams redzēt, lūk, šīs ir profesijas, kuras ir vispieprasītākās, šīs ir prasmes katrā no profesijām, kas ir vispieprasītākās. Tāds ideālais scenārijs nākotnē ir, ka mēs spējam arī pateikt, ar šo prasmi saistās šāds monetārs iegūms. Es rādīšu arī savā prezentācijā nedaudz. Ievācot datus, mums ir iespēja iedot informāciju un varbūt arī caur informāciju motivēt, ja tie ir monetāri iegūmi vai tā ir stabilitāte, bet man liekas arī informētība droši vien par to, kā apgūstot jaunas prasmes, kā tas var reāli ietekmēt manu dzīvi, man liekas, tas arī droši vien. Jā, nu, vienīgais tā atkal man tas kontrastēja apmēram 2016. gadā Deloitte veiktais pētījums, un tur, man liekas, tas tēzes bija ļoti skaidrs, kas sasauc arī, man liekas, ar Pasaules ekonomikas fórumu un tā tālāk, ka šī brīža populārākās profesijas vienkārši pirms 10 gadiem nu, nebija tāda, vispār nebija pat nosaukuma. Ja? Tajā pat laikā tās prasmes, kuras bieži vien esošas izglītības sistēmā, tagad mēs mācām jaunajiem cilvēkiem, nu, viņas faktiski ir tam, kas nākotnē vairs nebūs. Un tur ir tas konflikts. Ja? Un tāpēc, man liekas, ir šī pieaugušo izglītība, kas ir tas brīdis, nu, pat, ja, kas ir mazākas, īsākas programmas. Līdz ar to arī, piemēram, dati no darba sludinājumiem, tie ir reāli laika dati. Ieejot nākotnes darbs.lv, ir iespēja redzēt uz šo brīdi, burtiski vakar ievākt apkopoti dati, kas ir tas, kas darba tirgu ir nepieciešams. Bet es pilnīgi piekrītu, nu, ka tur ir tas gaps, tas caurums, kas nu, manuprāt, pieaugušo izglītība ir tieši tas, ar ko to var un ar ko tas ir jārisina. Par to, kāpēc mācīties, es, Liena, pie jums atgriežos, jo, jāsaka, arī Guntas prezentācijā mēs redzējām, ka diezgan liela atbilžu daļa attiecās uz to, ka nu, nav īsti tāda atbalsta no kolēģiem, kas tur vēl bija tur pieminēts, ja, un faktiski arī tā darba deva izpratni par to, kāpēc un cik daudz un ko tieši no tā iegūt īsti skaidri saprotamā nav. Un tad man ir jautājums, vai jūs redzat tādas nu, tiešām fundamentālas izmaiņas darba devēja vidū Latvijā, nu, kā viņi domā savādāk par mācīšanos, kā par savu tādas attīstības, ekonomikas un visa cita tādas ilgtermiņa attīstības vai stratēģijas daļu? Mani labākie piemēri saistās ar to, kā darba devēja domā par savu komandu vispār, kā viņi jūtās un ko viņi dara kopā. Un izglītība ir tikai viena daļa no darbībām, kas mūs var vai nu saliedēt, vai arī radīt vilšanos. Līdzīgi kā mēs domājam, vai mūsu darbiniekiem ir ērti apstākļi, kā aizsardzība, iespēja tur pavadīt elastīgu darbu laiku vai vēl kaut ko pielāgoties. Un tas, ko es mudinu vienmēr atcerēties, ka izglītības veiksmes stāsti balstās ar to, ka pirmkārt uzņēmumi mācās kopīgi lietas, jo viens nav karotājs. Un ļoti bieži tu vari iet mācīties un beigās saprast, ka es nevaru tā savu zināšanas ienest kolektīvā, jo man trūkst līdzi domātāju, līdzbiedu izmaiņām. Un tad ir otrs stāsts, kad tu vari vienkārši mēģināt mācīties mazas lietas kopā ar uzņēmumu un tos mikro soļus veicot, redzēt, ka pārmaiņas būtiski kaut ko maina. Piemēram, tikko mums bija gadījums, kur uzņēmums diezgan mērķtiecīgi mēģināja atbrīvot darbinieku laiku, apgūstot tur ChatGPT pamatlietas.
nevienmēr mums ir jāapgūst datu analītika visaugstākajā līmenī visam uzņēmumam kopīgi. Tās pareizās atbildes izglītībā slēpjās tajos mikrosoļos un tajos iegūmus. Bet vai jūs redzat, ka darba devēji vien biežāk šos te mācību maksu uztver tiešām kā investīciju, nevis kā izdevumus? Jo arī tā ir domāšanas kultūras maiņa, un es gribu saprast, varbūt jūs zināt, cik daudz ir tādi darba devēji, kas ne tikai veido šos individualizētos mācību plānus, tāpēc, ka to vajag biznesam, bet cik daudz atvēl resursu daļu tam, ka to vajag tam cilvēkam, kas nesakrīt ar to, jo man vajag, lai viņš labāk virpo, bet tas cilvēks vispār grib vairāk zināt kaut ko par Oksfordas kursu telemātikā, ja? Mums bija brīnišķīga ekskursija nesen Printfulā, kuram ir izveidota pat speciāla mācīšanās platforma un obligātā mācīšanās pieredze, kas tev ir visiem uzņēmumu darbiniekiem pieejama, tai skaitā arī atbilstoši ieņemtajiem amatiem un karjeras attīstības ceļiem. Un es teiktu, ka līdz ar visām inovācijām, kas ienāk darba devēja, lielākā barjera nav gluži tā nauda, ko mēs maksājam par izglītību, bet reāli tā atdeve, ko mēs varam dabūt no tā izglītības procesa, kas ir noticis, jo, diemžēl, kvalitātes jautājumi, izglītības kvalitātes jautājumi ir šobrīd tie, kur ir fundamentāli jārisina, lai tas saturs, ko tas cilvēks apgūst, patiešām tam darba devējiem kalpo kā investīcija, nevis vienkārši kā laika pavadīšanas vai kaut kāds procesa sastāvdaļas. Jā, bet ir jau vēl tādi labbūtības ieguvumi. Iedomājieties, man vajadzētu, lai jūs, Liene, labāk, es nezinu, tur darat kaut ko grāmatvedībā, bet jums vēlreiz saku, jums patīk putnu vērošana. Un ja jūs aizsūtu uz īpašiem putnu vērošanas kursiem, tāpēc, ka jums tas patīk, jūsu tā labbūtība vai cita attieksme pret mani kā pret darba devēju ir fundamentāli savādāk. Jūs jau apgūstat arī to, ko man vajag, jo tur es jūs mērķtiecīgi aizsūtu. Bet jums tā putnu vērošana, es saku, labi, Liene, ejiet. Un te es piekritīšu Kristei, ka man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs runājam par izglītību ar izpratni par to, kas ir mācīšanās process, jo putnu vērošana, kā jūs teicāt, tas ir labbūtības elements. Varbūt slikts piemērs. Vienalga, bet mācīšanās nozīmē, ka mēs zinām, ko mēs mācāmies, kāpēc mēs mācāmies un kāds būs rezultāts, ka mēs abi esam vienojušies. Savukārt, tad, ja mēs gribam cilvēku padarīt laimīgāku, lai viņš izbaudu, tam ir daudz iespējas veidot atbalsta programmas uzņēmumos, kas patiešām arī darbojās. Man liekas, svarīgi ir noturēt arī to latiņu, ka mums izglītība ir patiešām mērķtiecīgs process, zināšanu un prasmju atjaunošanai vai ieguvēji. Te ir jautājums no auditorijas tieši jums. Dažām mācībām ir ierobežojumi, jo mācīties var tikai tad, ja strādā atbilstošā nozarē. Kāpēc? Kāpēc ik viens, kurš vēlas pārkvalificēties, nevar mācīties jebko? Dažādi jautājums ir, kādi ir tie sākotnējie nosacījumi konkrētām profesijām. Ja jūs, protams, varat kļūt par statistiķi, bet ja jūs neesat mācījušies matemātiku, pieņemsim vidusskolā, droši vien ir jāiegūst vēl kaut kādi pamati, lai ietu tajā profesijā. Un otrkārt, protams, ir jāatcerās, ka mums ir nozares, kas saistās ar kritisko infrastruktūru vai dažādiem procesiem, kur ir vajadzīga šī regulārā kvalifikācijas atjaunošana. Respektīvi, ja tu neesi atjaunojis, tad droši vien jāpakāpjas solīts atpakaļ un jāiegūst tā kvalifikācija. Bet mums nav darba tirgu tāda ļoti liela aizsargāšanas pret to, lai mums ienāktu jauni darbinieki. Es pat teiktu, ka mums ir milzīgs izaicinājums, lai mums nāktu tas darba spēks tajās nozarēs visās pie tam, jo esošais mums nav pietiekams šobrīd, lai mēs ilgtermiņā nodrošinātu savu ekonomiku. Kristi, jūs kā konsultanti no malas, kā jūs vērtējat šī brīža izglītības dizaina izmaiņas uzņēmumos? Cik lielā mērā to tiešām dara kompānijas vadība, saprotot kaut kādus tādus lielos strateģiskos biznesa mērķus? Un cik liela daļa tā ir atvēlēta tā, ka tas pieprasījums faktiski veidoja no tautas nāk, ja? No darbiniekiem, vai par šo ir nācies domāt un redzēt? Jā, noteikti. Man liekas, šis ir tāds ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Un kā uz daudzām lietām dzīvē atbilde ir balans, jo ir, kā Liena pieminēja, tam izglītības procesam viņam noteikti ir jābūt mērķtiecīgam. Man liekas, tas nav noslēpums, ka vadības komandas no personāla vadības speciālistiem vienmēr gribēs redzēt ciparus, ja mēs mācam šo, ko tas iedos mums organizācijai kopumā. Līdz ar to, tā pavisam putnus vērot, varbūt mēs to varētu pamatot savu labbūtību. Labi, jā, bet iteiski tas, ko es mēģinu pateikt, ka
tam ir jābūt balansā, un tur noteikti ļoti svarīgs ir arī tas vadības aspekts. Ja tā kopumā par to, ar ko mēs sastopamies ikdienā, kas ir tie galvenie izaicinājumi organizācijām, kas saistās ar darbinieku apmācīšanu, mācīšanos, tad es teiktu, ka pirmais noteikti ir motivācijas trūkums pieminētais. Un, man liekas, vairāk kārt esmu dzirdējis personāla vadības speciālistus sakām, ka es varu aizvest zirgu līdz ūdenim, nevaru piespiest viņu dzert. Vai ne? Nu, personāla vadības komandas dara, ko vara, nodrošinot saturu, trūkst motivācijas. Tas, līdz kam mēs esam nonākuši, kāpēc nereti trūkst motivācijas, arī jau tika pieminēts prezentācijā, ir tas, ka darbiniekiem trūkst skaidrības, ko man mācīties. Uzņēmums ir nodrošinājis LinkedIn Learning, Coursera pieeju, Udemy, ir daudz un dažādas platformas. Ņemiet, mācieties. Nereti tā ir problēma, ka cilvēki tiešām nezina, nesaprot, kur sākt, kāpēc. Un tad tas arī ir kaut kas, ko mēs palīdzam, un tā ir arī kopumā tāda labā prakse, ka tiek definētas kritisko prasmju matricas vai ņemot vērā uzņēmuma stratēģiskos mērķus, ņemot vērā konkrētas pozīcijas, profesijas, specifiku, gaidāmās pārmaiņas, kas ir tās kritiskās prasmes, uz ko mēs fokusēsimies, kas ir tās kritiskās prasmes, perfekti, ja ļoti konkrēti uzvedību līmenī, ko mēs sagaidām no katra cilvēka, katras prasmes kontekstā, un tad tas ir kaut kas, kas kalpo kā tāds ceļvedis. Un tad es teiktu, ka trešā lielā lieta, arī jau vairāk kārt izskanējusi, ir sasaiste ar reālo dzīvi. Bieži vien ir super forši aiziet uz apmācībām, aiziet uz konferenci, iznāk no konferences super iedvesmotam un tagad darīšu šito un to, un tad aizēju nākamajā dienā uz darbu un 20 neizlasīt ēpastī, tikšanās pēc tikšanās, un tas viss kaut kur pazūd. Man liekas, tas arī no tādas pārmaiņu vadības metodoloģijas kā tādas, viens no svarīgākajiem aspektiem ir tas, kā mēs iedzīvinam, vai kas ir tie mehānismi, kas liek katram no mums pielietot tās jaunās zināšanas, kā mēs gal galā atalgojam to, ka tās jaunās zināšanas tiek pielietotas. Un šeit arī ir daudz un droši vien dažādas metodes, bet īstenībā pašos pamatos tas pat kaut kādā mērā nonāk līdz tam, kāda ir tā kultūra uzņēmumā, un mācīšanās kultūra, kam vēl dziļāk rokot, mēs varam attīstīties un mācīties visu kaut ko jaunu, man liekas, bērnu kontekstā tas ir ļoti labi zināms, tad, ja mēs jūtamies droši. Kas ir īstenībā tik tādos pamatos par psiholoģisko drošību, vai es jūtos droši kļūdīties, vai mani sodīs par to, vai nē. Pēc jūsu pieredzes, varbūt arī Lienta var papildināt kaut ko, pēc jūsu pieredzes, kompānijas labi apzinās tos mērķus, kas viņus virza tajā tālāk vai mūžizglītības jomā, vai arī tā varbūt ir tāda akla šaušana tumsā, tā teikt 2 gadus kaut ko daram, un tad mēs saprotam, ka vispār bišķi nepareizā virzienā aizgājām. Jo mēs jau it kā runājam par tām rītdienas prasmēm, un tā rītdiena, es atvainojos, ir tā kā tas kroks ir, ja, kad rīt alus te būs pa brīvu, ja, bet visu laiku ir mūžīgi šodien. Ja. Ko jūs teiktu no malas raugoties? Man liekas, ka tas savā ziņā iet arī roku rokā ne tikai par to, kāda būs rītdiena, bet kādi mēs gribam būt rītdienā, un drīzāk mērķiecīgi ejot caur to, šādi ir mūsu, finanšu stratēģiskie mērķi, kas mums būs vajadzīgs, ka tas vairāk iziet tomēr no tās šodienas perspektīvas, bet man liekas, tāpēc arī tā elastība ir super svarīga un spēja ātri reaģēt un pielāgoties gan individuālā līmenī, gan organizāciju līmenī. Man liekas, tas ir kaut kas, kas definēs. Liena, ko jūs piebilst? Droši vien būtu brīnišķīgi, ja atnākt no malas kāds eksperts, futurologs un pateiktu, pēc 10 gadiem jums visiem vajadzētu zināt mākslīgā intelektu šādas prasmes un tā tālāk. Bet tā nenotiek. Un pat nozara ekspertu padomes, kuras ir ļoti intensīvi iesaistījušās, lai prognozētu, ko vajadzēs nozarēm nākotnē, viņi saskarās ar to izaicinājumu, ka mēs nezinām, kas būs pēc gada. Es teiktu, ka tā nenoteiktība ir tās mūsdienu dzīves kults šobrīd. Tas ir kods, tas ir tas DNS, jā. Un man liekas, mēs atkal atgriežamies pie tā jautājuma, vai mēs šodien visi kopīgi uzņēmumā spējam pateikt, ko mēs varam mainīt šodien, te tagad, kā mēs strādājam, kur mēs gribam attīstīties tieši tā, kas mēs būsim rītdien, un ka mēs spējam arī mērķtiecīgi pateikt, ka ar šiem paņēmieniem mēs varam attaisnot šo savu vēlmi
Un, tur ir ļoti dažādas pieredzes. Es vēlēju saku, mēs visi mācāmies. Mums ir uzņēmumi, kur strateģiski ir bijuši veiksmīgāki, kur dalās pieredzē mācīšanās kultūrā, un ir tādi, kuri meklē tos ceļus. Ja mēs samazināsim to vilšanās aspektu, kas reizēm saistās ar mācīšanās kultūras paņēmieniem, noteikti mēs būsim visi veiksmīgāki. Nē, es vienkārši domāju, jūs pieminējāt to vārdu nenoteiktību, kas tiešām ir lieliem verzāliem burtiem rakstīts itin visās jomās un nozarēs. Un tad es visu laiku domāju par to, vai šī nenoteiktība arī nav tas, kas atņem spēku gan tai motivācijai, gan tai mērķa apzināšanai individuālā līmenī. Jo tas ir apmēram tā, ka šodien es aiziešu, rīt būs novembris, jā, pienāks decembris un Ziemassvētki, un izrādīsies tur atkal zeķis. Es pilnīgi piekrītu. Man liekas, vēl viena lieta, kas mums visiem ir jāmācās, ir mazināt savu trauksmi, digitālo trauksmi, drošības trauksmi, un tomēr skatīties arī no tādas prizmas, ka mums katram ir doti tie savi mūža gadi, un nav tā, ka, ja es šodien neiemācīšos ChatGPT pielietošanu, ka rītdien es izskatīšu no darba tirgus. Mums ir liels stress, ko mēs paši kultivējam savā sabiedrības vidū, reizēm arī uzliekot atbildību par tādām lietām, kur īstenībā nevienam nav atbildes šodien. Nē, es vairāk domāju par to, ka es šodien apgūšu to ChatGPT, vai jebkas tas arī nebūtu, es nezinu, tur Pro vai Lite versijā vai jebko citu, bet tev nebūs tās sazobas. Jo tā ikdiena tev rītdien, novembrī pateiks, ka, un to sazobi arī mēs paši varam veidot, jo mums ir arī ļoti dažādas pieredzes kolektīvos, kur reizēm kolēģi iedošanams vai atbalsts tajā, ka es iemācījos šodien ChatGPT, iespējams iedod lielāku motivāciju un pārliecību par sevis varēšanu nekā darba devēja teiktais, tev tiešām pēc gada vajadzēs to ChatGPT. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi atcerēties būt arī klātesošam tam, kuram vajag palīdzību mācīšanās procesā. Kristi, kaut kādu piebildu vēl? Jā, es tikai varbūt bišķi no citas perspektīvas, bet par to, ka tā sazobe var veidoties arī tādā komunā, un man liekas, te uzņēmumiem ir diezgan liela iespēja piedalīties, veidojot un veicinot mācīšanās kultūru. Man liekas, superforšs piemērs no viena tepat lokāla uzņēmuma, kur sarunā ar personāla vadītāju viņi man stāstīja, ka viņiem, kopš viņi ir atnākusi uz šo konkrēto uzņēmumu, viņi daudz vairāk lasa grāmatas. Un kāpēc? Jo viņiem uzņēmuma vadītājs ir tāds, kurš burtiski katrā regulārās sapulces laikā piemin kaut ko no kādas grāmatas, ko viņš ir lasījis, aicina lasīt arī, tā teikt, iesaka, aicina lasīt arī darbiniekus. Viņiem uzņēmumā ir bibliotēka, un viņi vēl un vēl domā par to, kā to ikdienas kultūru iedzīvināt tieši tādā līmenī, lai tad, kad es satieku kādu pie slavenā kafijas aparāta, es padalos, es pastāstu, izlasīšu tādu foršu grāmatu, varbūt tev interesē kur 5 foršas atziņas. Tā kā man liekas, tā komūnai un tādai videi, kurā tu esi, ir milzīga nozīme, un man liekas, uzņēmumi šeit var iesaistīties, bet tam ir jānāk, kā piemēram, arī no augšējiem līmeņiem. Elīna, jūs sen esat stāvējuši pie kanceles. Ko jūs par to nenoteiktības fenomenu vai par to, par ko mēs šeit diskutējām, varat no savas puses piebilst? Es tikai varu piekrist tam, ka mēs dzīvojam vienmēr šodienā. Nav tā, ka kaut kāda mistiskā rītdiena būs pat brīva. Bet tā atkal būs šodiena. Un tāpēc mums vienkārši ir jāapzinās un jābūt atvērtiem tam, kad ausīs tas rīts un šodiena atkal iestāsies, viņi var atnākt ar kaut kādām pārmaiņām. Tāpēc mums jābūt atvērtiem pārmaiņām un atvērtiem un spējīgiem reaģēt uz to, lai mēs pielāgotos kaut kādām jaunām pārmaiņām, izaicinājumiem. Un viens no ģeniālākiem instrumentiem, kā to darīt, ir mācīties. Tieši tik vienkārši it kā. Paldies, Elīna. Jā, un es savukārt domāju, ka par to, ja es šodien kaut ko jaunu iemācos, un rītā to nepielietoju, vai man krista panikā, domāju, ka nē, jo jebkuras jaunas iegūtas zināšanas, vai es viņas izmantošu rīt vai parīt, tas ir vienalga tavs, kā jau kolēģi teica, smadziņu treniņš, un vispār tā ir tāda, tāds pamudinājums sev mācīties, ja? Jo es neticu, ka iegūtās zināšanas nekad dzīvē nevar noderēt. Apstulbināju. Jā, man ir baigi daudz zināšanu, kuras man nav noderējušas. Tāpēc, bet tas subjektīvi. Jā? Vēl nav noderējušas.
Varbūt, ka vēl nav ļoti labi atbildi. Tā, mums no Slido.com vietnes, tātad no klātsošiem uzdots jautājums, atkal Kristai vai Lienai, te ir referents uz OECD ziņojumu, un tur ir tā atziņa, ka valstīs, kurās pieaugušie izprot un kuriem no darba devēja puses ir diezgan labi izskaidrots, ka konkrētas mācības uzlabos darba kvalitāti vai iespējams iegūt arī kaut kādu paaugstinājumu līmeni tādā karjeras izpratnē, iesaista mācībās ir augstāk, un tie ir tādi motivējoši faktori. Vai darba devējiem būtu jāuzlabo komunikācija par katra konkrēta darbinieka izaugsmas iespējām savu uzņēmumu kontekstā? Kā jūs uz to raugāt? Droši. Pirmkārt, man ir atzinīgi jānovērtē visi tie darba devēji, kas to jau dara. Būsim arī godīgi. Nav gluži tā, ka Latvija būtu tā vieta, kurā mums nebūtu pieredzes ar pieaugušo izglītību. Bet te nav teikts, ka Latvija nav. Jā, tas, ko man gribētos droši vien akcentēt, ka darba devēji bieži saka, ka tās prasmes, ar kurām ienāk darbinieks, pieņemsim nozarē, ka tie pamati, ko viņš ir apguvis, varbūt īsti neļauj viņam uzreiz iet tajā tempā, kurā darba devējs gribētu, lai viņš attīsti savas prasmes atbilstoši tautsaimniecības izaugsmai. Tas, ko es mudinātu domāt, kādā veidā mēs palīdzam, lai aizvien vairāk labāk sagatavot ar pamatu prasmēm pieaugušo nonāk vispār tautsaimniecībā. Tas skar arī kaut vai pamatu izglītību, respektīvi, ja tu nemāki matemātiku, diez vai tevi varēs aizvirzīt ļoti strauji enerģētikas nozarē, lai tu tur būtu liels speciālists. Un noteikti, ka tādā gadījumā, jo vairāk sagatavot cilvēku mums ienāk tautsaimniecības nozarēs, jo arī mērķiecīgāk varēs darba devējs piedāvāt specializācijas ceļus, jo atcerēsimies, ka darba devējs arī ļoti skatās uz to, kā sadalīt riskus un vienlaikus sagatavot pietiekami dažādus speciālistus savām vajadzībām. Ja, es varbūt no bišķi citas perspektīvas, man liekas, personalizācija noteikti ir atslēga. Tas parādījās arī Guntas pētījumā. Un, man liekas, šobrīd, ja ir kaut kāda ieguma, un tādu ir daudz, tad viens no tiem mākslīgā intelekta kontekstā ir arī tas, ka arvien parādās rīki mācīšanās jomā, kur mākslīgais intelekts var kalpot kā personīgs coach. Ar mākslīgo intelektu ir iespēja tā teikt, izdiskutēt, un mākslīgais intelekts var būt tas, kas tev personīgā līmenī var tev palīdzēt saprast, kur, ko, kā, kad mācīties. Tā kā, man liekas, tas skaidrs, protams, ir investīciju jautājums, šīs tehnoloģijas vēl ir jaunas, vēl grūti pateikt, vai pirmie, kas pamēģinās, būs ieguvēji, vai varbūt beigās būs investējuši, un tas nebūs veiksmīgi, bet katrā ziņā, man liekas, personalizācija motivācijas kontekstā noteikti ir atslēga, un uzņēmumu līmenī ir rīki jau šobrīd, ar kuriem to var panākt. Jā, mums izdevies nodibināt audiovizuālu kontaktu ar Latvijas Brīvo arotbiedrību savienību. Ja? Un man ir, Linda, mēs tagad jūs redzam, un es domāju, ka mēs arī dzirdēsim, un tiešām tāds jautājums, lai būtu. Kā tad varbūt tiem darba ņēmējiem palīdzēt pārvarēt bailes no neizbēgamām pārmaiņām, par kurām mēs diskutējām, un no tā, ka tās jaunās prasmes būs visu laiku jāapgūst? Droši vien, ka jūsu arotbiedrības redzeslokā arī šis jautājums ir nonācis. Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Tad ir jāsaka tā, ka es varbūt tās būtu nedaudz provokatīva un ieviestu, tādu jautājumu, nevis jautājumu, bet tādu aspektu kā samērīgums mācībās. Jo, kā izskanēja diskusijā, tad mācās tie, kuri mācās. Un tāpēc ir jautājums arī par to, kāda ir atdeve šīm mācībām. Mēs kā arotbiedrība varbūt tās būtu nepopulāri teikts, bet katrā ziņā, ja tās ir ilgstošas mācības vai kvalifikācijas paaugstināšana, tad tam būtu arī jāsako kādam labumam, kas būtu materiālā ziņā, uzlabot finansiālo situāciju, kā piemēram palielinātu darba samaksa. Un vēl viena lieta ir tāda, kur arī gribētu varbūt tās uzsvērt, kas arī nebija pieminēts, kā piespiedu mācības, varbūt tās, tas tāds, pēdiņās piespiedu mācības, bet mūsu arotbiedrību ieskatā būtu liederīgi, piemēram, noteikti, tas varētu būt darba likums, kurā mēs nosakām, ka katram darbiniekam ir tiesības uz vienu mācību dienu gadā, kuru viņš var izmantot. Un šādā veidā mēs viņu it kā netieši ar likumiskiem līdzekļiem un vedinam uz to, ka viņam būtu jāpiedalās mācībās un jāveicina savu pašnizaugsmi. Paldies, Linda. Diemžēl mums panelis arī tuvojas finālam, bet tomēr jūs guvāt iespēju pateikt, kas no arotbiedrību puses ir sakāms. Paldies! Un vēl viens jautājums. Latvijā 90% ir mazie un mikro uzņēmumi.
Un tie, jāsaka, nav tie lielie vienraidži, jūs pieminējāt Printful vai nezinu, kas tur nebūtu. Un jautājums tiem mazajiem, ko viņiem darīt, lai attīstītos un motivētu tos darbiniekus? Varbūt tur ir kaut kāds īpašs stratēģijas. Tur ir pavisam cits resursu pieejamība, ja? Pavisam cits tas darbinieku, es atvainojos, izmantošanas ātrums, ir tā velocity, kā to sauc. Ja? Ko jūs par to? Man liekas, ļoti pozitīvs piemērs, uz ko es atsaukšos, ir Eiropas Digitāla inovācija centri, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem apgūt digitālās prasmes, un viņu klientu lokā ir tieši ļoti daudz šie mazo uzņēmumu, kuras tikai sāk tos pirmos soļus. Neaizmirsīsim, ka starp mazajiem uzņēmumiem ļoti daudz ir ģimenes uzņēmumu reģionos, un tieši caur šo atbalstu, ka tu mēģini izskaidrot uzņēmumu, kurus savus procesus tu vari digitalizēt, kurus tu vari uzlabot un kādā veidā, un kā šīs mācības ietekmēs to tavu mazo uzņēmumu. Tas ir tas iedošanājums, kas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi atbrīvot laiku un resursus. Un otra lieta, protams, ir jāreikinās, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem viens no lielākajiem izaicinājumiem ir spēja sabalansēt savu ražošanas procesu ar mācīšanās laiku, jo elastīgākus apguves risinājums piedāvā izglītības pakalpojumu sniedzēju. Pieņemsim, viņi dodās uz to vietu, kur mēs ražojam produktu, mācāmies šajā darba vidē, jo tam uzņēmumam zūd tie šķēršļi, kas tīri praktiski ietekmē to mācīšanās iespēju. Un man liekas, mēs esam tur diezgan daudz labus soļus paspērušos priekš, lai parādītu arī reģionos, ka izglītībai ir jēga un kā tas ietekmēs katru no mums. Par to otrajā daļā atbildot uz jautājumu, kā mācīties. Noslēdzot, Krista, ko jūs šodien iemācījāties? Jo, kamēr jūs visi apdomājaties, tas ir jautājums visiem. Es iemācījos tādā ziņā, ka pagaidām tikai uzzināju, ka Latvijā LVS var reģistrēt savu individuālo mācību kontu. Tā man ir jauna lieta, un es paskatīšos. Man gan nepatīk publiskās pārvaldes interfeiss, bet man patīk iespēja. Krista, ko jūs iemācījāties šodien? Man liekas, man gribēsies aiziet atpakaļ uz biroju un vairāk padomāt par to ideju, vai tiešām pašmērķis ir tas, ka katrs no mums ir izgājis kaut kādu kursu, vai tomēr tādā uzņēmuma kontekstā, ja mēs domājam par darbinieku iesaisti, kas arī ir tāds, cik darbinieki pie mums ir laimīgi strādājot, nereti runā, vienmēr būs tie 10%, kuri nebūs apmierināti, un jautājums par to, kur mēs liekam savas prioritātes. Vai mēs tērējam visu savu enerģiju, lai tos 10 dabūtu to apmierināto grupiņā, vai mēs tomēr liekam visu savu fokusu uz tiem, kas grib mācīties. Tad viena tēze, Ingu. Es savā ziņā iemācījos to, ka zināšanu māte ir atkārtošana, vai kā tur bija tas teiciens, restīvi, ko es to gribu pateikt. Es kārtējo reizi sapratu to, ka es ļoti daudz ko nezinu. Arī kā ministrijas pārstāvis ļoti daudz ko nezinu. Es ļoti daudz ko vērtīgi uzzināju gan no pirmās prezentācijas, gan no šīs diskusijas. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs arī ministrijā, kad mēs kaut ko plānojam par to, kas skars mūs visus, mums ir daudz vairāk jāieklausās arī citos mūsu sadarbības partneros un tā tālāk. Liene? Dalīties labajos piemēros. Man liekas, ka mums pietrūkst tā pozitīvisma apkārt, kad mēs ļoti bieži darām lietas tikai tāpēc, lai mēs pamēģinātu. Varbūt, kad mēs nedabūsim precīzi to rezultātu, kur mēs gribam šodien dabūt no šīm mācībām, bet dalamies, kādam sanāca un neizgudojam divriteni no jauna. Tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Pamēģināt, man liekas, vistiešākā kontekstā ar vārdu urdošā ziņkāre. Ja, Elīna, ko jūs? Es gribētu teikt, ka katra šāda diskusija un katra šāda tikšanās noteikti vairo komunikācijas prasmes, noteikti. Tik tiešām es arī uzzināju dažas interesantas lietas no universitātes prezentācijas, jo tas ir mūsu ikdienas darbs, mēs par to domājam. Galvenais, šie labie prakses piemēri. Tik tiešām mums ir jādalās ar šīm idejām. Kā saka, nav jātur savā pūrā, nedod Dievs kāds nozags manu ideju un paliks gudrāks par mani. Ja? Paldies par diskusiju. Zodz ar lepnumu. Paldies, jūs aplausīja mūsu panelistiem šodien. Paldies jums par dalību.
Un tagad, dāmas un kungi, izsludinu gandrīz 30 minūšu kafijas un tīklošanās pauzi līdz 12:55. Tas nozīmē, ka arī tiešraide tiks turpināta bez 5:45, lai jums labas sarunas un, tā teikt, laba kāju izlocīšana. Paldies, tiekamies pēc brīža.